pacietība un pieticība, labestība un humora izjūta. Tās ir ceļazīmes mācītāja Gunāra Baumaņa ticības ceļā. Sirsnīga mīlestība uz Dievu, uzticība Dievam, viņa apsolījumiem. Jo Dievs jau nekad nemainās, viņš paliek tas pats savos apsolījumos. Mums tik jābūt tādiem, kas esam gatavi paklausīt, iet un darīt tur, kur Dievs sūta, un darīt to, ko Dievs liek darīt. Nu jau vairākus gadus Priekulas Baptistu baznīca ir Gunāra Baumaņa lūgšanu nams, bet dzīves laikā viņš vēris daudzu dievnamu durvis, jo 1967. gadā viņš atsaucās Dieva aicinājumam un uzsāka garīgās kalpošanas darbu. Viņš izstaro tādu gaismu, tāds cilvēks, viņš var saukties Dieva kalps, bet ja Dievs viņā nav ielicis šīs īpašības, kādas ir vajadzīgas patiesam Dieva kalpam, viņš nav nekas, nav. Bet Gunāram Baumanim es gribu teikt, jā, Dievs viņu tik bagātīgi svētījis un ar viņu satiekoties, viņa rokas spiediens, tas ir silts, tas ir skats tāds maigs un saulains un nekad viņš nebūs tāds, ka viņš ir steidzīgs un nebūs laiks ar tevi būt kopā vai kādu padomiņu. Gunāra garīdznieka kalpošanas ceļš sākās ar nu jau vēsturisko bīskapa Pētera Egles apciemojumu 1967. gadā. Bīskaps Eglis sacījis: Brāl Gunār, esmu sapratis, ka tev jāiet garīgajā darbā kā sludinātājam. Ir divas draudzes, kur vajadzīgs garīdznieks – Masalacā un Valdemārpilī. Lūdziet Dievu un izlemiet. Kad bīskaps Egli atnāca tev vakarā, es biju tā, kas viņam pateica, ne mūžam, nekad Rīgu es neatstāšu. Matei draudze, koris, tas man bija viens un viss. Un viņš teica, nu jā, es lūkšu un jūs lūdziet. Un aizgāju projām. Viņiem pašiem, ko tas nozīmē? Atstāt Rīgas dzīvokli, atstāt darbu. 3 mazi bērni viņiem bija. Ko mēs varējām solīt? Dzīvokli. Dzīvoklis bija. 2. stāvā. Ūdens jānes iekšā, jānes ārā. Cik es zinu, tas prasīja asaras arī no viņiem un lielu uzticēšanos. Tas bija vakars jau vēls. Aizgāju uz dežūru veikalu, kurš nebija tālu no mūsu mājas. Un nākot atpakaļ, Dievs uz mani runāja tā, ka es dzirdēju it kā balsī dažādas raksturvietas, kuras visas man tā uzrunāja, kad es nevarēju pretoties vairs tam. Es aizgāju mājās, es saku, zinu, ko draudziņ, mums ir jāiet. Viņš saka, ko tu satiki ceļā? Es saku, cilvēku ne, bet Dievu. Un tad mēs braucam abi divi uz Maslacu. Maslats mums tā likās tūl tādēļ, kad mācītājs dzejnieks Vilis Zelmītis, ka mēs aizbraucam tūlīt uz tu, un tā kā savus bērnus uzrunājam. Un mēs atkal ar tādu domu, ja viņam ir atņēma tiesības, tad mēs gatavi atkal viņam atbrīvot vietu, tik līdz viņš atgūst reģistrāciju. Un, ja runājam par Gunāru, tad nevaram nerunāt par Dzidru, jo viņi ir abi veido vienu veselu, un šīs veselais ir ļoti tāds brīnišķīgs, cilvēcīgi patīkams, ļoti koleģiāli, jo Gunārs jau pēc savas dabas ir ļoti jautrs cilvēks. Un arī Dzidra, tik cik esam kopā smējušies ar Gunāru un Dzidru, tas jau ir, jāteic, tā ir brīnišķīga Dieva dāvana, kas viņiem ir abiem doti, un sevišķi Gunāram. Gunārs ir ļoti tāds mīlīgs, patīkams, un cilvēki viņu iemīl. Gunārs un Dzidra laulībā pavadījuši 55 mīlestības pilnus gadus. Viņi izaudzinājuši 4 dēlus un sagaidījuši 10 mazbērnus un 4 mazmazbērnus.
Stāstot par sevi, viņi vienmēr saka mēs. Baumaņiem izdevies savu ticības pieredzi nodot arī nākamajām paaudzēm. Būtībā viņi ar Omīdi bija tie, kas arī laiku pa laikam uzdeva to jautājumu, jo es tā kā turpināju nākt uz baznīcu, bet viņi nelikās mierā un turpināja uzdot to jautājumu, kad būs tavs laiks vai tu nedomā kristīties un tā. Un es nedomāju, ka es kristījos tāpēc, ka viņi jautāja vai tāpēc, ka viņi kaut kādā veidā būtu to piespieduši vai likuši, bet tas bija viņu aicinājums, kas lika par to aizdomāties. Tad Priekulas draudzes meiteņu vārdu runājot, viņš bija foršs mācītājs, kur var saukt uz tu, ka viss tā nevar. Un vienmēr satiekoties, viņš pajokojas un smaida vienmēr visiem. Svētdienās un ceturtdienas vakar dievkalpojumos gan viņš bija nopietns, jo pret visu, kas saistās ar vārdu ticību, viņš izturējās ar ļoti lielu nopietnību un bijību. Masalacas draudze bija Gunāra Baumaņa garīgās dzīves izaugsmes vieta. Pēc tam sekoja Smiltene, Valmiera, Paplaka, Priekule, Kuldīga un Jēkabpils. Draudze zināja, ka nepieciešams aizlūgšanas un svētību, un arī, ja nemaldos, tas bija bīskaps Hūns, kas mūs laulē. Viņš sacīja tā, saki draudzei, lai viņi lūdz, un tad tev taps dots, un tu būsi iegūs, un draudz būs iegūs. Viņi būs vairāk lūguši, un lielāka svētība nāks, un taisnība bija. Gunāra Baumaņa dzīves gājums ir apliecinājums, ka uzticība Dievam katrā dzīves situācijā nepamet kaunā, bet sniedz arvien jaunas svētības. Viņa balss vēl joprojām tā ausīs ir, kad es tiešām neatceros nevienu tādu tematu, par ko viņš tā nebūtu runājis, bet tas vārds, ko viņš teica, Dievs tevi mīl, tas bija tā īpaši kaut kā tā pavisam citādāk. Viņš parasti ir viens no pirmajiem, kas atnāk uz baznīcu. Ja? Viņš vienmēr pasakās par to, kad ir silts, kad ir iekurināts un novēl svētīgu kalpošanu. Un viņš nekad nav pateicis vai kaut kādu kritiku, vai arī, piemēram, ķēries klāt kādai svētrunas skaidrošanai bija labi vai bija slikti. Es īsti pat nevarētu iedomāties, kāda varētu izskatīties draudze, ja nebūtu sirmie vai vecie, kā mēs sakam. Ja? Brālis Gunārs, kā mācītājs, viņš jau nav no citiem māliem taisīts. Tāpat ir dzīves smagumu, grūtības piedzīvojis, tāpat arī prieku un dažādas atklāsmes. Un es domāju, tā ir ļoti liela vērtība, ka mums tāda šeit ir. Jo varbūt kāds brīdis, kad ir vajadzīga pēkšņa palīdzība, kāds padoms, un viņš šeit ir. Visi, kas pazīst Gunāru Baumani, atzīst, ka viņš ir emocionāls cilvēks, nekad nedusmojas un daudz nekaunas, ja sprediķojot nobirst kāda asara. Tētis to kādreiz ir teicis, es par jums visiem aizlūdzu. Bet ir jau īpaši tā liekas, kad arī mans dēls ir, ka varam kopā kalpot un varam strādāt. Un tāds īpašs jau pārdzīvojums bija kādā reizē, kad tā bija viena no pēdējām reizēm, kad tētis arī kalpoja pie vakarēdienu, un kad mēs visi trietā bijām pie galda, pie svētā vakarēdiena. Tas bija arī pārdzīvojums. Es domāju, mums visiem trijiem, jā. Lūkas evaņģēlijā ir tāds pants. Jā. Dodiet, tad jums taps dots, sakratīts, saspaidīts, pāri ejams mērs, tiks ielikts jūsu klēpī. Un tas mūs nes cauri visiem gadiem, jo Dievs tik brīnišķīgi ir devis. Tiešām Dievs ir bagātīgi devis.